Un ne tikai arī podkāsts. Čau, mēs mikrofonu skaņu nepārbaudīsim. Teistu netaisīsim. Nezinu, cerams, ka būs labi. Jo, svētku laiks šobrīd, ne? Jā. Kā tu jūties? Es gribēju tev paprasīt, how's your sex life? Jā, diezgan depresīvi. Ko tu uzreiz tādu sākumu? Varētu pateikt, svētku seks ir. Kā jau svētkos pa seksu man ir tā, ka gaida brīnumu. Bet tie, kas nezina, referents ir uz The Room, kā tu leģendāro filmu. Zini tos? Mark? Mark? How's your sex life? Vienkārši čals sēž sarunās uzreiz pirms jautājums. Baigā atsauksmi. Jā. Malec. Jā. Tas ir oriģināli. Jā, vispār. Sorry. Ja jūs mūs nepazīstat, es esmu Edvīns un šis ir Matejs, un mēs šeit bišķi parunāsim par kaut kādām tēmām, kas mums ienāks prātā. Jā, un piemēram, viena tēma, kas man ienāks prātā, ir tas, ka atceries, mums ir YouTube kanāls, ka mēs skatāmies šovus. Jā, mēs bijām apsolījuši sev un citiem, ka mēs līdz gada beigām skatīsimies šovus, un tad skatīsimies, ko darīt tālāk. Un mēs, it sevišķi sapratām, ka vienam smēķis jau ir. Es pirmo reizi kaut ko tādu dzirdēju godīgi. Bet pēc, ka neklausies, kas tas sāk. Jā, un mēs izdomājām, ka mēs bišķi pamainīsim konceptu. Mēs gribam pamēģināt podcastu, jo tagad visi to taisa, un tad tieši ļoti interesanti. Kāda jēga taisīt ko tādu, ko neviens nedara? Mēs jau arī esam visi. Tas mēs nepamēģināsim. Tā kā lūdzu nošaujiet mūs ātrāk, un šis ir mūsu pirmais podcasts. Divatā. Jā, bet visos nākamajos mēs arī atskatīsimies kaut ko par šoviem. Mūsu liela tēma tāpat būs par šoviem podkastos. Vienkārši tagad ir tāda situācija, ka es braucu prom kādu laiku. Yeah. Un mēs būs bišķi grūtāk saturu taisīt. Un tad šis tāds variants, kas varēšu piezinīt Edvinam. Čau, Edvin, ko tu šovakar dari? Negribu parunāties. Protams, un es teikšu, ka jā. Tēloši kā parasti. Jā, jo pasties reāli Brokeback Mountain. Ko? Stanēs, kad man tikko pateici? Jā. Vispār ļoti piemērots apģērbs, lai ar čaļiem, uz zirgiem jāat. Labi. Tikai es varēju paskaust bišķi klusāk, bet... Ko es darīju? Es saprotu. Paskaust? Jā. Paskaudēt, kā pareizi? Skaudēt, tā arī ir pareizi, jā. Mēs ierādu, man visu rakstu, man es ierakstu podcastu. Beidzot man rakstīt tagad. Viņš aizņem bišķi. Es neesmu. Tu neesi aizņemts ar podcastu šobrīd? Jā, ar podcastu es neesmu. Jā, par Latvijas TV realitātes šovu, ne? Tas, ko mēs skatāmies, ka bišķiņi atgādina tie visi, tas viss tusiņš tādi kā Russell. Russell, jā. Tā, zini, tie realitātes TV, tie Latvijas realitātes šovu tādi kā kaut masa, tādi, ko varētu... Realitātes šovu ir. Ko varētu bļodā ielikt ar vienu lielu karotu, ieštaplēt. Un tā arī cilvēki dara pa lielam. Pirmdien tur, nezinu, tāds šovs, otrdien tur Slavnijas bez filtra, trešdien caur ērkšķiem uzmanības ceturtdienās. Mēs zinām, kad ir, bet jā, tā ir. Un tagad beidzās, viss būs pēduši Russellu, un tagad sāks aizst īsto Russellu. Jā, par šoviem mēs nākamajā nedēļā parunāsim vairāk. Jā? Mums ir tāda doma, ka varētu uztaisīt šovu to balvas. Cerams, ka mēs jau uztaisījām. Jā. Tikai mēs nevienu neapbalvosim, mēs vienkārši tā... Vienkārši pateiksim, šis bija labs. Šis bija ok. Šis bija labs moments. Pamēģināt vēlreiz kādreiz. Bija forši skatīties. Bet tā arī būs, jo mēs vienkārši skatīsimies šovus, ko mēs netik labi ir skatījušies. Jā. Ne jau visus. Mēs neesam netik labi, mēs esam netik gari. Jā, tādā ziņā tikai, ka ne jau visus šovus mēs izvēlēsimies, tikai tos apskatīsim, tikai tos, kurus mēs skatījāmies. Jo Četjus Kofera bija šogad? Kaut kas varbūt bija. Vai ne? Un tas arī skatās kā realitātes šovs. Tāda vēl ģimene burkām. Tas ir kā labs ir. Kā realitātes šovs, bet mēs neskatījāmies. Jā. Bet jā, runājot par Russellu. Kad tu reiz ēdi Russellu? Blīn, es pat neatceros. Jā, es atceros pirms nedēļas. Pie tevis? Jā, pie manis. Pat īstenībā tas bija negaršīgs Russells, ko es pēdējo reizi. Es saprotu, ka tev var negaršot, bet man actually garšoja. Tur bija sinepes. Tajā Russellā bija sinepes. Russells ar sinepēm kādam garšo vispār? Man nē. Man garšo Russells ar Russell garšu. Russell garšvielām. Kad vēl piemērt. Tad mazas Russell garšvielām. Nav Russell garšvielas. Vajadzētu Russell garšvielu. Zini, kā ir kāposts, skābo kāposts suliņi? Tāpēc nav Russell suliņi. Russell suliņi. Šīs. Bet vēl kāpēc mēs par to vispār runājām? Mēs mēģinājām ierakstīt Russell sēriju, bet mēs sapratām, ka
pārāk svēta lieta, lai to tā aizskart. Tāpēc mēs kopā ar vispār jau to bišķi aizskarsim. Labi. Jā. Ja mums bija sagatavots rasols, mēs ēdām. Edvins tur nāca, fuj, kurš tik nekšķīgi rasols taisīja? Es teicu, jā, laicīgi. Man negaršo rasols ar sinepēm. Vispār, ja godīgi, man ļoti reti, kurš rasols garšo. Un tas arī tikai ir sarežģīti, jo, man liekas, ir grūti sapist rasolu. Jo tur tās... Nav grūti, īstenībā. Jā, jo nav grūti sapist. Nu, ieliec sineps, un tev jau nedara. Nu, tas man. Es vienkārši gribēju teikt to, ka... Jā, bet rasols ar jalapeņo. Ne? Kāds ir mēģinājis? Tā kā tā kaut. Jalapeņo, tas nav rasols. Atkal par salātiem vienkārši runājam. Tur līdz ir kaut kāda sastāvdaļa pamainās, tas varētu no rasols? Nē, es nezinu. Tikai tas ir labs jautājums. Kā tev liekas? Jā, piemēram, kaut ko aizvieto, zirņus aizvieto ar speķu. Vai vēl vairāk dēs? Jā, citu veidu gaļu. Tad burkāns aizvieto ar vistas filē. Vai tas joprojām ir rasols vai nē? Viņš sāk izklausīt pēc kādiem gaļas salātiem. Es nezinu, esmu ļoti vecs, bet es tāpat nezinu, kā gatavot rasolu. Es nekad neesmu līdz dzīvē sagatavojis rasolu. Un vispār tā kā rasols nav salāti, ko es izvēlētos pirmos ēst. Bet tā arī ir, tāpēc, ka tu sev nekad netaisīji rasolu. Kā rasolu, tad kā esi tikai kādam citam. Ciemiņiem ēd šito. Varbūt tas ir vienkārši tāpēc, ka tur izvārīt daudz kartupeļus, tur daudz burkāns. Interesanti. Var pajautāt ChatGPT, cik maksā kaut kāds vidēji kilogramu rasolu uztaisīt? Tas ir labs jautājums. Es iegāju. Jo varbūt kā vienkārši lēts salāti ir. Nē, noteikti. ChatGPT. Cik vidēji izmaksā Latvijā uztaisīt kilogramu rasola? Kas tā bija un skaņa? What the fuck? Nepārtrauc. Kāpēc izlasās, kas Nu, skaņas apēc? tātad Bļāviens. Viņš apstājās. jā. Tātad paskatījos un izskatās, ka vidēji pašlaik uztaisīt kilogramu rasola Latvijā varētu izmaksāt aptuveni 3 līdz 5 eiro. Ko? Protams, tas atkarīgs. Ko tik lēti? Tas nav tik dārgi. 3 līdz 5 eiro ir dārgi? Kilogramu kaloriju. Nu, visi viņš, man liekas, neko netaisa vēl vairāk. Vai cits jautājums. Jā. Cik kilogramā rasola ir kalorijas? Jā, skaidrs. Pārslēdzamies uz citu jautājumu. Parasti kilogramā rasola var būt apmēram 1200 līdz 1500 Tas nav kaloriju. tik daudz. Protams, atkarībā no receptes. Tas var mazliet svārstīties, bet ap to līmeni parasti arī ir. Kāda ir tā kā cenas pret kaloriju performanci? Jā, tieši tā. Tāda sava veida cenas un kaloriju attiecības. Wow, šis bija labs jautājums. Jā, šis to jautājumu es novērtēju. Šis ies manā ChatGPT top jautājumā. Pasaka, cik ir? Yeah. Boļā, kā tev labi sanāca pajautāt. Pilnīgi Jā. Nu redz, tādi jautājumi reizēm ir vislabākie. Un Un prieks. prieks, ka varēja mums Jā, mazliet palīdzēt. Labi, nosauc precīzi ciparu, cik uz katru iztērēto eiro es dabūnu kalorijas. labi. Tātad, ja mēs rēķinam, ka apmēram kilograms rasola maksā, teiksim, 4 eiro un satur kāds 1200 kaloriju, tad uz vienu iztērēto eiro tu saņem apmēram 300 300 kalorijas. kalorijas. Ok, un cik ir kaut kāds normāls cena? Cik, piemēram, olām ir cena un kalorijas? Jā, nu, piemēram, ja skatāmies uz olām, tad olas parasti ir tāds diezgan labs etalons. Viena ola varbūt maksā kādus 20 centus un dod apmēram 70 kalorijas. Tātad uz 1 eiro tu varētu dabūt kādas 350 kalorijas, jo olas salīdzina. Tā kā rasols pat diezgan godam turās pretī.
Nu jā, tur tā marinēs. Man ļoti patīk tās intonācija maiņas. Nē, nu, tur tā kā sanāk, ka 1200 kalorijas. Tieši, kad jāuzdirš, tā kā viņi nevar noturēties. Vēl neiemācījās labi melot. Ka obligāti vajag kaut kas kā 1200. Jānomēr. Es nezinu, es ChatGPT neuzticos. Agrāk, es labāk... Kādreiz uzticējies, vairs ne, ja? Nē, es labāk daru kā agrāk. Vienkārši iegooglēju un pats meklēju tajos artikls. Tajos AI artikls. Tas viss informācija tajos rakstos, ko tur uztaisīt. Jā. Tagad... Fakt. Labi, bet, es nezinu, 300 kalorijas par 1 eiro. Es nezinu, cik tas labi ir godīgi. Es nezinu nevienu citam ēdienam. Bet, jebkurā gadījumā, Rasols noteikti nav tas pats veselīgākais ēdiens. Kāpēc? Tu restorānā kādreiz esi pasūtījis rasolu? Nē. Nē? Nē, tu gribētu? Es nekad neesmu bijis restorānā pirmkārt. Okay. Otrkārt, man liekas, ka nav restorānās rasols. Man arī tā liekas. Tas liekas weird. Jo, tik krūti salāti. Nevar krekot to algoritmu. Kā labi uztaisīt. Jā, tur tikai pie omīšiem jāiet. Nevar tā kā salauzt to. Nevar reverse engineerot. Jā, tautas recepti. Un kas par rasolu vēl? Es nezinu, plus rasolā tikai tās sastāvdaļas ir tik vienādas. Un tās sastāvdaļas, man liekas, cilvēki parasti viens tos pašus brendus pērk. Saprot? Right. Jā, saprot. Es saprotu. Tā standarta deviācija tām dažādu rasolu garšām nav baigi liela. Ļoti, ļoti maz. Pat nav 5%. Jā, no sērijas. Minimum viens maziņš procents gan jau. Jā, tu kā, piemēram, 90 no 91 mājas būs bonduēlu zirnīši. Kaut kas tāds, jā. Tas, laikam, ko es gribēju teikt. Kartupeļu pirkti maksimā. Tādā ziņā, atbildot uz tavu jautājumu, ka ir bail pamēģināt jaunas rasolu, bet nebūs tā, ka tu noindēsies vai saindēsies, vai tu būs tik pretīgi. Tu būsi kā man ar tavu sinepi stulbo rasolu, ka es vienkārši uzreiz atpazīstu to stulbo garšvielu, kas šeit neiedars. Wow, tev ir spēja atpazīt sineps? Šis padara. Shit. Es esmu no garšojošs čalis. Garšīgs čalis. No Bridgestone akadēmijas. Es klausos bez kādu seriālu. Kāds seriāls? Nezinu, tik daudz. Bet nav veselīgi, tur tā mainēs. Daudz parasti citiem patīk kritika piebāst mainēs. Bet man liekas, laikam lielākā atšķirība ir, vai liek dēs vai neliek dēs, ne? Jā. Tas man jaunums, es nezinu. Es kādreiz uztaisu rasolu, ieliek savu dēstu. Viens saka, negaršo dažādi. Kā tu patestēsi? Ja tu rasolu neiepazīsti savu dēstu. Plus tā kā rasols bez baltās mērķis. Diezgan gejski. Savu gejski. Tāpēc labāk, ka tomēr vajag ielikt dēstu vismaz uz brīdi, tad arī iziet ārā. Bet labi, stulbjāk. Tā ir. Jā, šogad īstenībā varēja būt stulbi. Šogad mans rasols aizgāja uz bērnu. Jā, tu jau izaudzināji. Sāk iet. Jā, atrad savu rasolu draugu. Jā, viņu sauc Rasels. Rasels. Tāds stāsts. Bet īstenībā mēs vēl bijām ar Edvinu iepriekš jau runājuši, kāpēc nav kaut kāda rasolu, rotaļlieta, kaut kāda mīksta rotaļlieta rasols. Kāpēc nav? Jā, kāpēc nav? Jā, pie kā mēs nonācām? Mēs nonācām pie tā, ka mums vajag par to parunāt. Ja, mēs tik stilīgi vienkārši par savam sunim, viņš tur rāda rasolu. Es teicu, ko tu rāda rasolu? Jā, rekpasties, tā mīkstā mantiņa visam tas. Es teicu, wow, tik stilīgi mīkstā mantiņa. Kur tad dabūja? Gan līdz tikpat stilīgi kā kaut kāds haizivs no kāds mēbeļu veikala. Jā, īstenībā IKEA varētu būt tā vieta, kur rāda rasolu. Nopirkt mantiņas, mēs vispār fokusā. Grūti saprast. Man ļoti grūti fokusēties. Uz ko? Uz jebko. Es vienkārši freestyle. Esmu tāds freestyle čalis, freestyle style. Freestyle lifestyle. Ja es seksī stēlā varētu nopirkt rasolu. Jā. Bet īstenībā, zini, kas ir? Es vienkārši nekad neko neesmu pircis seksī stēlā. Nu, gan jau arī nepirks. Tur no 18 tikai ielējuši. Okay. Tev tur bija. Bet zini, ko seksī stēlā var nopirkt? Advents kalendārs. Nē. Damn. Domāju, Tāds ir, tev advents kalendāri ir visur.
Jebkurā vietā var nopirkt adventas kalendāru. Vienmēr tā kā reāli. Es pie zobārsta nopirku adventas kalendāru. Tur bija tur zobu dieks ienāca. Pie proktologu, gastroenterologu. Jums ir šogad adventas kalendārs? Jā. Kas jā? 3. datumā man nierekmens trāpījās. Jā, bet 7. datumā es izvilku ibumetīnu. tāds slēdēs. aklo zarnu. Jā, bet šis vienkārši kaut kāds, recepšu zāles, šitas grūti dabūt. Šis labs, rītīgi labi sagāja. Super reti artefakti, ko nekur nedabūju. Tikai adventas kalendāros pie tā viena zoba pārstat. Annas Lietskalniņas subordinācija, vai arī kaut kāda, tā kā nezinu. Pastāst, kas tur par viņas zoba? Ko es neko nezinu, vienkārši blēns izrādās, ka bezkaunīga šitā te balamūta. Nē, tā kā bezkaunīga sieviete, kur palaiž muti. Bet viņai Nav nebija. demure, vispār nav thoughtful. Bet viņai tas nav adventas kalendārs. Un gan jau, ka viņai ir arī kursi. Viņa kursus savus pārdod. Es domāju, ka viņi tur arī tev šo te pārdos. Pie Annas Lietskalnijas varam vēl atgriezties, bet es gribēju vēl par adventas kalendāriem parunāt, neticēs. Bet jā, es vienkārši iedomājos, ka tas seksīs tēlam, kāpēc mēs sākam ar adventas kalendārs. Tur ir dažādas tas seksa rotaļlietas, tad pārsteigums ir. Un tu ķipa nopērci par lielāku vērtību. Tā vērtība baigi lielā, bet nopērci par mazāk naudu. Pirmkārt, kā tas atmaksājās, droši vien, gan jau viņi kaut kādas sūdīgākas tās lietas tur ieliek, manuprāt. Un otrs, kad vienā dienā atver lubrikantu, un tāds, šodien jāgaida laikam nākamā diena, lai kaut ko ar to darītu, vai arī vienkārši samitrinies, iesmēries. Šodien esmu lubricēts. Nākamajā dienā es izvelku pātagu. Fuck, vēl nav tas, ko man vajag ar lubrikantu. Kā pātamies. Jo droši vien racionālais tas, ka tur darīt vienkārši uzreiz visu tā vaļā. Bet tas ir tas, ka tu to pārsteidz. To jāiet, to, ko dabūt, ar to tev jāstrādā tajā dienā. Tā būtu normāli. Tā, ja tev vajag kaut ko, tu aizies vienkārši seksīs tēlu nopērst visu, ko tev vajag. Jā, jau vienkārši tur 24 reizes mini. Vienmēr tev netīšām trāpās adventas kalendārs, kur 24, kur dildo. Fuck. Nē, tieši šito nevajadzēja. Man jau bija 2. Jā, bet man liekas, ka īstenībā cilvēki ir fucking nepacietīgi un viņi vienkārši nopērk to adventas kalendāru un visu izrāja. Kādreiz bija šokolādes konfekti, tas bija normāli, vai ne? Bagātie bērni pirka. Jā, pieņemsim. Bomžu bērni, bomžu bērni vienkārši kartoni. Un bomžu bērni izmestās. Kalendārs. Un vēl 2 dienas pirms Ziemassvētku. Jā. Tāpēc, ka tagad jau neesmu. Šeit bija šokolāde. Paldies, māma. Paldies. Un šo izmesto adventas kalendāru samīcīto. Jā, mēs šo dedzinām. Jā, es bez modu. Kurināsim savu hātu. Igor iepisām dēlam. Kāpēc Igor? Es vienkārši tādu vārdu dzirdēju vakar. Diezgan pazemojoši. Nē, diezgan kā to saka, vārdu, nēmists. Nēmists? Es nezinu, es vienkārši vakar dzirdēju tādu vārdu. Tas bija randoms. Bet, jā, un tagad visi izdomā, mums vajag savu adventas kalendāru, ko mēs varam bāzt iekšā. Red Bull adventas kalendārs. Ir tāds? Jā. Un kas tur 40 eiro maksā. Tagad bez atlaides. Es nezinu, maksāja. Visi mazās meitenes grib. Un sanāk, ka tur ir vienkārši enerģijas dzērieni, vai arī tur kaut kas cits arī ir? Brē, tur būtu kaut kāds bulls, tas būtu forši, kaut buļu raksts. Buļu pauda. Šeit var iedzert. Fucking zem vēl. Jā, arī tā kā huizina, kā tur sanāk. Jā, gan jau liek, ka savs zeķis, cepurītis. Ja būtu Red Bulls adventas kalendārs, tur pēkšņi reāli kaut kāds zeķis vai apakšbiks, tas nebūtu kā... Man būtu tāds... Kur man attaisīt? Es gribu Red Bull izdzert. Jā, fuck, es gribu būt spārnos, kaut kādu maisiņš vai piekariņš atslēga, kāds fucking sakars. Un vēl ļoti populārs visās tam kosmētikām. Tur arī pa pilno sabāžu kaut kādas lētās lietas, ko nevienam nevajag, tad tev jādara. Vispār tā kosmētika tāds apisiets. Bet tā ir cita tēma. Citam podkāstam ierakstīt, ja jūs gribat, lai mēs parunājam par kosmētiku. Jā. Bet jā, kas reāli tā kā zobenu
advents kalendārs. Zobena advents Tas kalendārs. būtu stilīgi. Jā. Fuck. Vai arī, ja nu mēs OnlyFans meitenes varētu tirgot savu izlietoto biksīšu advents kalendāru. Nu, vai izmantot to. Lai es jebkurš varētu savu izmantot ar biksīs, kā kalendāru tirgot. Jā? Nu, mēģināt vismaz taču. Mēģināt var, jā. Es šis vienkārši saku to. Šogad man zeķu un biksīšu advents kalendārs. Un tad tur čāri vienkārši pērk un taisa varā. Ne? Nu, gan jau čāri, meitenes diez vai. Meitenes varētu pirkt izlietoto tolas papīru. Kalendāru advents. Es nezinu, kas mēģināja pateikt, ka gadīgi. Nu, tas nav tik svarīgi. Tas nevienmēr tas garlaicīgākā tēma. Faiks, neko reāli vajadzētu kaut kādu TV šovu advents kalendāru. Tas būtu, Ko tur, kas tur būtu? tas būtu kapitalistiski. Jā. Kas tur būtu? Tur būtu Zeķis. gan jau kaut kāds parakstīts kartiņu spēļu, drafta kartē. Ko tu skrien? Es neesmu fokusēts. Tur būtu zingas, tur būtu karte, kur apslēptie dārgumi ir. Ar parakstu. Jā, bet kur būtu Tipā, apslēptie kur dārgumi? bankas karti? Jā, šī TV3 priekšnieku bankas karte tur būtu. No, es atkal esmu fokusā. Man liekas, ka tas tur ķer to skeletu galvu. Vienreiz tikai mēs skeletu galvu. Nē, čīsta skeleta advents kalendārs. Tu vienā izvēlas tur to kaulu. Jā. Tur galvas kauls. 200 plus varianti. Kāda kalda. Bet, nu, ja tāda kasta, tad vismaz varētu. Jā, visi Tas tie. mans pings. Tas ir tavs 21. kauls vai kā tur ir? Jā, jā. 21. pirksts. 200. kauls. Es nezinu, iedomājos kaut kāds Mercedes advents kalendārs, kaut kādiem superbagātiem šiem ārābiem šeikiem. Es nopērku Mercedes advents kalendāru. Tad viņam vienkārši kaut dažādi modeļi tur no citiem visādiem Es gadiem. vēl tā kā mājas lielumā tas kalendārs. Mājas lielumā. Tas ir advents kalendārs. Tur ir super mega miljardieriem. Katra mašīna maksā vismaz 2000. Kalendārs Nu, tā kā 50 eiro. Nē, kalendārs maksā 50 miljonus. Ā, Tā kā, ķip, zin kā, tur kaut kādas 20 sūdīgās mašīnas, 4 ķip, vai ekskluzīvās, un tad tāpat uzvarēs. šā būtu Gan jau, krūti. kad pera klupi to taisītu. Jā, gan jau arābu šeikam būtu krūti. Es nezinu, kā ir. Kādreiz gribētu uzzināt. Nav viena. Jā. Tāpēc tev gribētu tos viskrūtākos advents kalendārus dabūt. Jā, jahta advents kalendārs. Vai Nu, es arī Instagram modeļu advents kalendārs. Es gribētu superspēju advents kalendāru. Katru dienu jauns superspēja. Kas būtu Uz dienu. izmēģinājums? Šīst. Tikai to nevarētu droši vien izdarīt tikai kādā VR pasaulē. To vajadzētu VR pasauli uztaisīt pirms. Traumpunkts. Advents kalendārs. Populārāks traumas. Nē, Nē, nu, tas skaidrs. psiholoģiskā trauma. Parūku advents kalendārs. Parūku. Tas būtu stilīgi. Vienkārši tikai 24 parūks. Pajūgu. advents Pajūgu. kalendārs. Nu jā, tev toči var noderēt. Tev reāli. Man drīz uz pilsētu būs jābrauc. Tirgot kartupeļus. Ja kāds, tā kā, ja jūs dzīvojat dzīvoklī daudzstāvu mājā, ja jūs dzīvojat dzīvoklī daudz dzīvokļu daudzstāvu mājā, un jums kāds zvana vienkārši random brīdī un saka, ka vajag kartupeļus, tas smējas. Tas viss, ko Ok. teikt. Fai. Bet, ja mēs būtu stilīgi tie kaut kādi Voltam, arī būtu advents kalendārs, ja tu atbrauc kā kurjeri, Nu, un tu tā kā, tavs pasūtījums ir viens no šiem 24. Tu tā kā aizvēlās. Tad, fuck, tas nebūs to, kas pasūtīja. Tad izvēlas kaut ko sūdīgāk vai labāk. jā, un vispār jūs misinē. Jo nevedīs jau, neviens cits jau nav klients. Jā, vienīgais, kas pasūtīja. Nu jā, tas ir viens mīnus. Tam, ka... Bet pagaid, mēs, tā kā, es nezinu, cik tur ir 24, jā? Tā kā Man liekas, jā. Tā kā Jā, 24. 3 pa 7. Minus 4. Plus 1. Nu, nē, tāpēc, ka no 1. decembra līdz 24. Bet adventas vainags ir ar 4 svecēm, jo 4 svētdienas. 4 svētdienas. Jā. Ko jūs darītu, ja jūsu adventas vainagu aizdedzinātu visus sveces pirmajā nedēļā? Viņš atnāk uz čels. O, tik smuks svecīs. Iededzina visu. Es sāku stāstīt, brē, vispār nedrīkst dedzināt sveces iekštelpās, jo tā kā parafīns ir naftas blakus produkts. Un tā kā tu elpo viņu, ja tu dedzini sveces. Tas tāpat kā viņi izdzert. Tas pats kā viņi izdzert un tur Jā, sūdīt. kur tu uzzināji?
Es biju. Sako vienam ekspertam. Tas bija meistarklāsts dzirdējis. Kaut kur ir dzirdēta meistarklāsa. Nebija kā tāds čoks no šoviem, kas to teica. Jā, nu kā tu domā par to tēmu, par to parafīnu? Fuck. Es nezinu, man liekas, tas tāpat kā ar visu, ja pa daudz sūdīgi. Vai ne? Ar kaut kādu divas sveces mēdz. Es reāli 5 gados reizi iededzinu sveces. Man patīk tā atmosfēra. Un tas čāls, kurš par tām svecēm cepās, parafīnu, precīzāk. Viņš tur roka, mēs tur ciešam, jūs bērni cieši, tā kā tur, kā Suņam kāds cieši. Es domāju, what the fuck? Nu jā, ko viņiem tā kā? Ko viņam vēl? Es gribu, lai viņi cieši, es gribu ciest. Ko man tagad jātiecas uz kādu optimālo dzīves stilu, ka man nav jācieš. Es gribu, lai viņš ciešanas. Jā, tāpēc, kad tagad būs forši, būs ozēji bisis, novērtēji to, cik forši. Tāpēc, ka pēdējās 7 gadus 3000 dienas ciet. Nu. Tāpēc tur izbaudīt. Nē, es vienkārši nesaprotu to ideju, ka mums obligāti visi jāizgriež kaut kas kairina kaut kā. Es nezinu. Jā, tāpēc, ka, tāpēc jau tas tik dabīgs sajūts, ka tev kaut kas slikts ir notiek. Jo tas tad tev uzreiz arī tev sajūts pasaka, ka tas ir kaut kas nepareizs. Tā tu nezinātu, neiemācītos. Un tad vienkārši nomirt. Tā kā tu īstenībā drīzāk nomirsi no tā, ja tu nedarīsi tādas lietas. Drīz šis dzīve būs vienkārši kaitīgākais ciešana. Jā, šis. Fuck, tu atbrīvoties no savas dzīves. dzīve ciešana. Jā, no jūsu dzīves cieši cilvēki. Dzīvnieki, planēta. Fuck, diezgan depresīvs. Tā kā būtu... Svētki. Svētki. Labāk nededziniet rosolu. Nevajag dedzināt rosolu. Cepts rosols. Kāds ir mēģinājis cept rosolu? Noteikti. Fuck. Es domāju, ka visas variants, ko tu nosauks, ir mēģinājuši rosolu gatavot tādā stilā. Šis vienkārši tā kā tāds saliek uz pānas. Es domāju, ka pat molekulārā kulinārijā ir gatavojuši rosolu, kur atsevišķi sasaldēts zirnīts, sasaldēts burkāniņš, sasaldēta pilīte ar majonēzi, un tu visu kopā sasaldē. Un gurķis. Rosols smūtijs. Rosols smūtijs. Rosols. jā. Tas bija rosols. Tu tā viss smūdīs dzēr. Nā. Tikai Es nedzeru smūtiju, tā. Tikai kad uz ceļiem. Bet, jā, rosols smūtijs, vai cepts rosols būtu interesanti pamēģināt. Man gan nebūtu. Nē? Man Ko tu negribi ciest? Es gribu kaut pulverizēto rosolu. Tas vēl tā kā. Šīs, kad tu pielai ūdeni, uzpūžās par rosolu. Kaut kas tāds, jā. Tīnā gan jau ir. Interesanti, vai rosolu kaut kāda astronauta vai kosmonauta kosmosā ir ņēmuši līdzi. Negribu pajautāt ChatGPT. Nē, kosmos neinteresē nevienam. Gan jau krievu astronauta vai krievu kosmonauta ir. Nē? Tā, jā, noteikti. Es paprasīšu. Vai ir kāds kosmonauts vai astronauts, kas līdzi uz kosmosu ir ņēmis rosolu kādreiz? So, from what we know, astronauts have definitely taken some traditional foods into space, like Polish pierogi or Belgian dishes. While I didn't find the specific mention of Russells going to space, it's definitely a thing for astronauts to bring a bit of their home cuisine if it's prepared right. So, Sanāk, bija kosmosā Russells? Nav nekāds konkrēts piemērs. Nu, laikam pakluso. Nu, jā. Russells turētos kopā. Russellam būtu gravitācija arī kosmosā. Savu māsu. Jā, krīt. Ļoti Russells būtu pārāk masīvs kosmosā, tāpēc nedrīkst. Jā, viss kā pamazām kustēt uz virsmu Russellam. Nav tik spēcīgs raķets, kas... Varētu pacelt Russellu. No ko? Laimīgi jānu gādi. Jīhā! Kei, cowboy. Kā man renčā saka. Chillsprits. Tieši tā visā. Let's ride some chillsprits. Šis buļā uzreiz nomierināja. Es jūtos tik čilīgs. Tas vien Kā Ziemassvētku? ar man ašvagandu iešpacē. Ziemassvētks? Jā, tas vien? Nē, es nesvinu Ziemassvētks, bet tikai dāvana. Tu dāvini. Jā. To kāds dāvini? Vairāk nē. Vai ne? Nu, jā. Tev tu svini?
Ziemassvētku man vispār tā kā... Man nepatīk. Man tā kā, patīk tā kā aiziet jaunais to, gads lai vairāk. pačā. Man patīk jaunais gads vairāk. Man patīk tā kā, cikla. Tā kā, man patīk cikli. Man patīk, ka tā kā cikls beidzas un jauns cikls sāks. Tāds spirāli. Jā, spirāli, cikls, jā. Ok, sapratu. Kaut kas tāds, vairāk man īstenībā Ziemassvētku, ko? Nu, tur arī, tas ir īstais cikls. Tas ir reāli, tāpēc, ka tur paliek garāk diena. Bet ne jau ar to tas ir saistīts. Kā, nē, ar to tas ir saistīts. Nu, Ar ko citu? Tipa ar kaut kādu komerciālu, tā kā, lai uztaisītu kaut kāds komerciāls svētkus, lai piespiest cilvēks pirkt lietas un pārdot. nē. Pārdot. Piespiest cilvēks pārdot lietas. Tur jāpārdod viss, kas tev ir. Ja nebūs Ziemassvētki. Jā. Nē, tā kā es kaut kur redzēju vai lasīju, ka šī brīža tas, kā rietumu pasaulē ir pie Ziemassvētku, ir tas nostalģiskais laiks, kā 50. gados bija, kā mūzika tā pati, tur tradīcijas tādas pašas, tā kā, Amerikas, tā kā, un tad ir saglabājies mums rietumos. Tas, kā tika marketēta un uztaisīta Ziemassvētku tajā laikā, mēs tā kā sanāk neesam neko jaunu ordināli izdomājuši pa lielam. Nu, kaut ko moši. Tas klausās stūlu. Tāds ir, ka mums nav smadzeņu nepietiek. Nu jā, tāpēc, ka tā ir. Mums tagad visiem ir jāparast, kāpēc tā ir. Ko mēs nevaram normāli izdomāt neko? Jā. Smadzenes mums vairāk nepietiek jāparast, kas notika. Kāpēc mūsdienās lielākā daļa Ziemassvētku tradīcijas ir aizsākušās 50. gados Amerikā? Nu, viens no iemesliem ir tas, ka tieši pēckara periodā Amerikā sāka uzplaukt populārā kultūra, reklāmas un plašsaziņas līdzekļi. Daudzas no mūsdienām zināmajām Ziemassvētku tradīcijām, piemēram, noteiktas dekorācijas, Santa Klausa tēls tādā veidā, kā mēs viņu pazīstam šodien, un pat daudzas svētku dziesmas tieši tajā laikā ieguva milzīgu popularitāti un izplatījās no ASV uz citām valstīm. Tā ka tas ir tāds kultūras eksporta un mediju ietekmes rezultāts. Tā. Latvijas normālās reizes bija iet čekatās, vienkārši saģērties. Kaut kādiem maniekiem slepkavām. Vienkārši iet no mājas uz māju, dedzināt lietas. Dedzināt bluķi. Un tas, čau kaimiņi. Čau kaimiņi. Kā tev bluķi nedeg tur? Es zinu vienu Hollywoods filmu, kas balstītu uz to visu. Nav ko tad... Avengers. M. Night Shyamalan, ko ar filmu? Nu, jā, kaut kas tāds. Nē, kur bija... Kur vienu dienu gadā var visu un galvenā. The Purge? Purge. Jā, atgādinu, jā. Latvijā izklausās bija jautri tajos laikos. Latvijā, jā. Latvijā bija jautri. Nu jā, tas bija normāli. Tagad vienkārši... Tad bija normāli, jā. Tagad vienkārši... Pat novembris nav beidzies, jau tur tāds jau sākas samie Ziemassvētku dziesmas. Man jau jāpēr daudz, es to nedarīšu. Es to darīšu tāpat tikai pēdējā dienā. Tagad arī valsts, pēc Latvijas skatās, ka uz Ziemassvētkiem sniegu vairs pārstāja pasūtīt. Jā, nav budžets. It kā cilvēkam nevajag sniegu. Visi aizmirst cilvēku. Nē, vienkārši visi aizgāja Mariah Carey's dziesmā. Royalties jāmaksā. Viņai visu laiku jāspēlē tā dziesma. Es pamanu, Latvijā reāli Ziemassvētkiem pēdējos gados vispār nepērst sniegu. Sviestu arī. Aizēja vienkārši uz šo te Zelandu vai kur var nopirkt vēl sniegu. Nu, arī Telegram jebkurā kanālā. Pasūtiet normāli. Tautais kaudz ar sniegu. Bļeļ. Ziemassvētki! Es jūtu Ziemassvētku. Tad visi būs sniega. Tā ir. Mums tas sola. Bez sniega nekāda kaifa. Jā, bet tas pats rakākais. Mums sola, ka būs reāli augsts ziema, bet nebūs nokrišņi. Tikai vienkārši salsim. Ar zāli salsim. Zālē. Ar kokiem. Kokos vienkārši. Redzēs vienkārši tikai koks visur. Zāle un koks. Vienkārši vat. Heroīns. Tas pa citu līniju. Es vēl būtu ikdienas lieta, ko sauc par heroīnu. Paties man mat heroīnu. Jā. Kā Gerača bērni. Gerača. Viņiem ir tikai laikam tās dziesmas, ne? Tu esi uz jauno gadu klausies kādreiz?
Es nezinu, es neklausos mūziku vispār, tāpēc... Nē, es Britonā bieži klausos. Nu jā, Nē, es tur neizvēlos, kas skan. nu jā. Es varētu tā kā, šis skan, ok. Un daudz, Un vēmi tālāk. Šis Fāk. Īstenībā tik bīstama kombinācija jaunajā gadā ir, tu ritīgi sēdies, tāpēc, ka ir tā ekspektācija, ka ritīgi tur ir jāsvin, tur jāēd, tad piedzerās, un tad ir vemšana. Kā mājās salūt uztais. Brrr. Ne? Nu, varbūt. Man tā nav bijis. Jā. Nav, jā? Nē, un tā ir bijis. Es nezinu, ko to es neatceros. Es arī neatceros. Es laikam, kad es svinu, es neko neatceros. Nevienam svētkos. Neko neatceros. Labi, ka mūsdienās kameras un cilvēki izgudroja. Es pat nezinu, Un ko izmanto darīt. Tu zini, kad tu vai pēdējo reizi atceries, kad svinēji kaut kādu jauno gadu vai Ziemassvētkus? Un viņi jau pie tevis sen atpakaļ. Kad tajā trešajā paudzē. Trešajā, tipa iPhone trešajā paudzē. Nē, kad šis te, kad vidus pasaule. Jā. Kad vidus pasaule. Mums bija tur viena brīdi. Balans. Anālais balans, kad bija. Viņas pasaulē. Nē, nu, bija. Mēs Tas ir reāli. Man liekas, ka varētu būt šobrīd pasaulē tāds anālais balans. Jā, galīgi. Ka pie... Smird visu reāli. Mēs ne tādā virzienā. Tas reāli varētu būt. Tas nebija tas virziens, ko es domāju, tā kā anālais balans. Jā, bet domāju, cik reizi ir, ka šis jaunais gads, vēl būs daudz cilvēku, un tas būs pēdējais jaunais gads. Un tas tā kā nav nekas crazy, tā katru gadu notiek, Ka ģipa... bet daudziem tas būs, un tā kā tu nevar zināt, vai tas būs tavs pēdējais jaunais gads. Jā, nu. Dažiem arī tā būs pēdējā trešdiena savā dzīvē. Jā, Ne visiem. Trešdienā, jā. Man liekas, ka trešdienā ir jaunais gads. Maybe, es nezinu. Es pat neskatos, jo es nebūšu Latvijā, bet tas nav tik svarīgi. Bet jā, kā tas arī ir crazy, tas reiz iedomāties. Tas mums būs pēdējais jaunais gads. Jā, es vispār man patīk bieži tā domāt par tādām lietām. Varbūt tā ir pēdējā reize, kad es uzvalku džins, jā? Nu, jā, I guess. Jā, uz jebko to var attiecināt. Jā, gudīgi, es ceru, ka šis tā pēdējā reize, kad es tev runāšu. Tas būtu tik awesome. Okay. Bet, nu jā, varbūt, ja čils sprīdus dzers, tad lielākais sprīdus dzīvot. Nezinu, man nav neuzprast. Bet jau tāpēc, ka 1/3 daļa cilvēku mirst no sirds mašīnas slimībām. Un tas tāpēc, ka no stresa. Un tāpēc vajag bišķi iečalot. Stress nav vienīgais iemesls, bet tā kā noteikti ir kaut kāda daļa. Es domāju, es iet mācīties par ko dalbību. Tas arī izstāsts baigi gudrēs. Bišķi stulbākam jākļūst. Mūsdienās tik gudrs necieni. Tik lēns. Var ātrāk būt. Vai ir kāda augstskola, kurā var mācīties par dalbejobu? Meklē webā. Atrada kartē? Super niche. Jā. Jā, tieši tā. Tā ir tāda diezgan specifiska un nišīga tēma, bet ir dažas universitātes, kur folkloras studijās tu vari pieskarties arī visādām mitoloģiskām radībām, tajā skaitā gnomiem un tam līdzīgiem tēliem. Tā ka, ja gribas iedziļināties folklorā, noteikti var atrast kādu augstskolu, kur to pētīt. Dalbība ir mītiski. No. Tas kaut kāds tāds leģendārs lietas. Bet vai ir tieši par dalbajobiem? Tieši par dalbajobiem, kā akadēmisku studiju programmu gan esmu redzējis, ka būtu kāda augstskola. Tas droši vien paliek vairāk tādā humoristiskā vai sarunvalodas līmenī. Bet, ja runa ir par kaut ko netradicionālu vai ļoti specifisku, tad folkloras studijas ir tuvākais ceļš, kur var pieskarties visādiem neparastiem tēliem, bet negluži dalbajobu studijām. Jā, ja viņi neizrītos pie kāda, būtu tik labi. Es laiku kožļā kaut ko.
Rosolēns. Uzstāsts pirmā diena, pirmais podkāsts, kamera priekšā, Fucking Rosols, blin. šo GPT. Es nezinu, tu dāvinās kādam kaut ko šodien? Nu, Es zinu, gan. negribētos, bet jā. Jo man liekas, tas Man negribētos neko dāvināt šo. Bet, man ir baigi viegli, es pirmdien braucu prom 22. Es pēc idejas varētu visiem pateikt, nu, nespēju. tā, jā, bet no otras puses tāds, fuck. Kāpēc ir tāda sajūta, ka ir jādāvina kaut ko? Jo man reāli tiešām vienalga, ja man kaut ko dāvināt, īstenībā es pat labāk gribētu, lai nedāvina. Un tad, es jau nopirku Ferrari. Man nevajag, tad nevajag. Bet ir tā sajūta, ka vajag citiem dāvināt. Un to reāli kapitālisms izdarīt. Par bombu nav citu variantu. Nav tā kā variants tas, ka tev vienkārši patīk tie cilvēki un tu gribi viņus iepriecināt. Par bombu tas kapitālisms vainīgs. Jā, gan jau tas ir kaut kāds sautīgās interesēs, zemapziņa strādā, ka bļā, man tas būtu izdevīgi, ja es patiktu tiem cilvēkiem un ja es tajā noteiktajā taimingā noteiktu lietu sagādāju. Tas tā kā, nu, Bet nepārcensties. Jā, tā ir tā formula, kā, es varbūt viņam bonus punktiņš, plus punktiņš nopelnīšu. Nopirdīšu. Bet, nu, varbūt, es tā skatos, ka varbūt, protams, reāli cilvēkiem patīk, un viņi grib viņu iepriecināt, bet tas tik stulbi izklausās, reāli. To, man liekas, reāli māca pirmajā dalībības skolā. Pirmajā kursā dalībos. Iepriecini savus tuvos, jo tas vienkārši ir labi. Aiziet čāls, kurš nav dalībības, tāds būtu fakt. Man liekas, tas bija tas profesors analfabīnī. Es nezinu, rēcīgi kaut ko izdomāt. Profesors analfabetus. Viņš jau bija uzrakstījis to grāmatu, ka tipa, brē, fuck. Domā tikai lohi. Viņš bija uzrakstījis grāmatu. Jā. Jā. Labi, Viņam palīdzēja. kas nav mūsdienās grāmata? Mūsdienās ir kas var būt grāmata? Jā, mums pat ir influenceri, kas PDF dokumentus saukšu par grāmatu un pārdevuši. Nu labi, tas tā kā viņi drīkst. Jā, sapsit, viņi arī tos pēčus tagad dirgoja. Nu, tu gribi kaut ko pa viņu pateikt? Jā. Viņi gan jau špagat māk. Paļbām. Tu māki špagat? Nē. Un tu tā izver mūsu, izaudzi līdz špagatam. Ēdmais Marcelino visu durvis vaļā ir. Līdz ar to. Tas es, ne? Kā Marcelino nopizdīja špagatas. Vienkārši tagad špagats ink. Incorporated ir viņa īpašuma. Viņš reāli uztaisīja referenci galvā ar sevi ar špagatu. Tad vienkārši nedomāt par to. Diezgan labi. Mums vajag arī kaut kādu lietu. Možda džins jāks. Džins jāks, Edvīns? Edvīns čils. Zini, kas būtu labs šitais te marketinga prikals? Ja tu reāli nomainītu savu uzvārdu uz Čilsprits. Edvīns Čilsprits. Cik labi skan īstenībā Edvīns Čilsprits. Jā. Tu to varētu izdarīt? Varētu Edvīns uz Eirovīns. Eirovīns Čilsprits. Eirovīns Čilsprits. Tā kā Eirovind. Īstenībā Eirovīns. Eirovīns Čilsprits. Tā. Domāt, ka tas arī viens no tā Arstra Lursmirus grupējuma. Eirovīns Čilsprits. Tas no tā komūna. Viens no tiem pašiem. Tas bungu čels. Bungu bangu. Es esmu no svētki forši. Man nav svētki sajūta. Tas godvārds. Man nav arī... Mēs uzlikām šito te sūdu, lai būtu kaut cik svētku sajūta. Bet, reāli, tā kā, fuck that. Es priecājos, ka es varu šito Čilsprits izdarīt kopā ar tev. Man šitie ir svētki. Jā, tu mazai svētki. Jā. Jā, mums ir lauku darbi. Interesanti, jā. Tur ķipa Brain Games esat paņēmuši kaut dažas kopijas, patestēt. Un es īsti nesapratu, vai kā uz veikaliem pamēģināt pārdot, jo tas, ko man saka, ka kaut kāds Jānis Roze, piemēram, dara, ka patestēt, viņi vienkārši paņem un veiklā patestēt pārdošanu. Bet iespējams, ka viņi bija domājuši reāli patestēt, vienkārši uzspēlēt. Un es aizgāju uz veikalu un viņiem prasīju, ka nav tā kā lauku darbi. Tāpēc, ka nepatīk viņiem? Nē, es nezinu.
Vai arī tikai izpirkt? Nē, nu varbūt viņi vienkārši tos visus komplektus, ko paņēma, spēlē. Un nav nemaz veiklos ielikuši. Bet, nu, redzēs, mošu nākamajā gadā. Pielabos. Tur ir tā kā noteikumos ir bišķi problēmas. Bet tā, viņš jau īstenībā diezgan stilīgi. Es vienkārši vienmēr nākamajā čīs vienkārši aiziet. Skatos tur tos brain game'os vai tur. Īstenībā vajadzēs Jāņur aiziet pačakot. Nu jā, anyway, tā kā tas, ka veiklos, kaut kāds produkts, diezgan stilīgi. Jā, piekrīt. Diezgan nice. Par tām nopietnām lietām runām. Un tie diezgan labi iet cilvēkiem. Pirmajā patīk, var kādu pērk. Nu, bieži, nav jau viegli vienkārši runāt tā kā par neko. Man liekas, ka būtu forši kā sagatavoties. Nākamajiem podkāstiem? Es vispār redzēju, ka čoks teica, ka Latvijā ir dafigā podkāsti, bet lielākā daļa vienkārši ko mājās filmē. Nu, mēs būsim tajā kategorijā. Jā, mēs jau tik profesionāli krūtē. Jā, mēs jau necenšamies kandidēt uz kaut kādu oriģinālismu balvu. No. Vai arī kaut kādu krūtumu balvu. Mēs kandidējam uz zemākiem. Vispār mēs nekandidējam. Ja? Ziniks, varētu būt mūsu Mēs esam prikals. padibeni. Mūsu prikals varētu būt, mēs varētu taisīt visādas tos tur nominācijas un vispār kaut kāds prikals, vienkārši pilnīgi randumā. Un tad, nu, sāksim ar to, ka kaut kāds šovu, tipu nominācijas. Bet tad mums ir jāsāk tas taisīt, lai tas izskatās, tipu prezentabli. Mošs tā kā sadzidīšu pāris uzvalks no Ķīnas. Un mēs varētu tipu to tā kā visu laiku balvas, tā kā tipu pasniegt. Es biju Vienkārši katru mēnesi kaut kāds balvu konkurss. Es arī domāju, ar šito video kaut kā pačakarēties varētu. Nezinu, bet tā lai smukāk izstāsta. Tas nomination. Jā. Ka ne tikai divānā kaut kādas tur, nezinu, varbūt tur paprasīt kaut kādiem cilvēkiem no šoviem ierakstīt kāds video. Nu jā, varētu kādiem paprasīt, jā. Nu jā, tagad tas varētu būt mošs un kaut kāds mūsu brīkals. Vienkārši random visāds apbalvojums, tur sertifikāts, laiku tu teiktu, tad eksperti tur kaut ko lēma. Nu labi, davai, pagaidām tā, bez šoviem ir kā ir. Mēs neesam baigi interesanti runātāji. Jā, un tie, kas palikuši vēl līdz beigām, locekļiem joprojām būs kaut kādi apskatu video. Tas kā kādreiz tas saturs bijis. Šobrīd izstāsta, ka tas formāts baigi neiet. Labi, nākamo tēmu varbūt uzrakstiet, ja jūs gribat nākamajā podkāstā kaut ko, lai mēs izrunājam. To locekļus. Mums vēl jāizdomā, kā mēs ieliksim kādā Spotify šo te vai kādos Apple podkāstos. Bļēķi. It's a Durst. It's Dursen. Very Dursen. Labi, paldies, ka uzaicinājāt pie sevis Labi, uz šo podkāstu. yes, nice. Tā ir ne tik gari.